Nu, ko vēlreiz esiet sveicināti visi klātesošie. Kā jau es pasākuma sākumā minēju, tātad mums šodien notiek arī speciāls diskusija, un diskusijas tēma ir preventīvā veselības aprūpe un dzīvesveida loma onkoloģisko slimību profilaksē. Tas brīdis ir pienācis, diskusijas tūlīt jau sāksies, tādēļ arī iepazīstināšu, kas tad man šodien ir līdzās, un sākšu arī no šīs pusītes, lai jūs visi arī zinat. Tātad psihiatrs, narkologs Rita Kuzņecova. Labdien! Tālāk mums ir endokrinologs Sigita Pastare. Labdien! Labdien! Tālāk mums ir slimību profilakses un kontrolas centra veselības veicināšanas departamenta slimību profilakses nodaļas vadītāja Agnese Freimane. Labdien! Sveicināt! Latvijas ģimenes ārstu asociācijas prezidenta Alisa Nicmana-Aišpure. Labdien! Labdien! Tālāk mums ir laboratorijas ārsts Rīgas Tradiņu universitātes docētājs Jānis Stašulāns. Labdien! Labdien! Un mamologs krūts ķirurgs Pēteris Loža. Labdien! Sveiki! Aplausi visiem diskusijas dalībniekiem un aplausi arī klātsošiem, kas tiešām jau pirmās intereses ir izrādījuši kādā no veselības stacijām. Bet pirms mēs sāksim diskusiju ar mūsu speciālistiem, viesiem, es tagad mikrofonu iedošu Ievai, viņai vēl kāds uzdevums ir padomā. Jā, labdien, labdien! Kas ir veselīgs dzīvesveids? Tas ir neatņemama sastāvdaļa, ir kustība. Mēs bieži vien esam ar saliektām mugurām, sēdoši, tāpēc es aicinu visus panākt tuvāk, vai arī augšā stāvoši arī var izkustēties tur, kur jūs esat. Un kopā ar manīm arī dakterus aicināšu droši vien piecelties, ja? Izkustēsimies visi kopā. Izkustēsimies visi kopā. Arī tie, kas ir pie stācijām, mazu uzmanību. Pagriežamies šurp, lai redzam, un kopā pavingrojam. Tad pirmais uzdevums ir iztaisnot stāju. Plecus atpakaļ uz leju. Galvu, zodu izvirzam bišķiņu atpakaļ, ja, lai mugurkauls iztaisnojās. Un tad veicam pavisam vienkāršas kustības ar plecu apļošanu. Uzlieciet rokas uz pleciem un kārtīgi izapļojiet tā, lai sajūt, ka tur izkustās vielmaiņa, viss sāk iesildīties. Jā, Droši otrajā stāvā arī drīkst izkustēties, un to pat vajag darīt. Un darām arī uz otru pusi, pretēji. Ļoti labi, jums izdodas. Labi, pleciņus pievelkam un nolaižam lejā. Un tad nedaudz galvu pāpļojam uz vienu pusi, uz otru pusi, tā, lai kakliņš atbrīvojās, iesildās, spranda arī. Norē. Tad uztaisam dziļu ielpu, rokas augšup. Un dziļu izelpu. Vēl vienu dziļu ielpu, caur degunu. Un dziļu izelpu, un vēl trešo reizi dziļa ielpa. Un dziļa izelpa. Maleči, vēl atvērsim rokas uz aizmuguru, uz sāniem. Vispirms vienu, pēc tam otru. Jā, viss kā plecu uz ķermeņa augšdaļai atveram sev vaļā. Un vēl trešo reizi. Maleči. Un vienkārši atbrīvot muguru, var nolikties uz priekšu, celīšos, saliektos, atbrīvot galvu, kaklu, pašūpoties. Ja, arī jebkurā dzīves laikā to var darīt darbā, mājās. Ja. Vēl noslēdzošais vingrinājums - gurnu apļošana. Izapļojam kārtīgi gurnus. Uzliec rokas uz sāniem, uz iegurni. Uz vienu pusi un uz otru pusi. Nu, re, tā bija mazā iesildīšanās. Maleči, aplausi visiem jums. Paldies Ievai par šo izkustēšanos. Pēc pasākuma varam atkārtot. Pēc diskusijas atkārtosim. Paldies. Nu ko, tad mēs sākam šīs dienas diskusiju. Jā, nu man laikam tāds tad aicinājums katram droši ņemt mikrofons. Viņi visi ir pārbaudījuši, viņi visi ir ieslēgti, tā kā jebkurā brīdī. Bet man tas sākuma jautājums noteikti būs tāds ļoti vispārīgs, gana plašs. Kā jūs novērtējat Latvijas iedzīvotāju veselības stāvokli? Cik daudzi interesējas un cik daudzi rūpējas par veselību? Varbūt Alisa var iesākt.
domāju, ka tāda pilnīgāka statistika varētu būt SPKC rokās, bet no tāda mana prakses viedokļa mēs ļoti strādājam, lai aizvien vairāk kolēģi, mūsu pacienti iesaistītos profilaktiskajos izmeklējumos un skrīningu programmās. Un jāatzīst, ka manā situācijā ir ļoti paveicies. Mums ir ļoti daudz līdzstīgi apzinīgu pacientu, kas iesaistās, bet zinu, ka tā nav visas Latvijas situācija. Un šīs akcijas ir ārkārtīgi labas, jo kolēģi arī vakar ģimenes ārstu asociācijā teica, ka uz vakcināciju nāk tad, kad televizorā ierauga, ka ir jāvakcinējās, kamēr ārsts savus muti stāsta, tikmēr nekas nenotiek. Labi, ka mēs televizorā arī cenšamies. Mēs cenšamies tiešām, Agnes. Nu, tad tā statistika. Jā, paldies. Jautājums tiešām ir ļoti, ļoti plašs. Būtībā mēs varētu par katru no veselības aspektu taisīt šādas diskusijas tirniecības centros. Jebkurā gadījumā es negribētu kaut kādu negatīvu komunikāciju saistībā uz sabiedrības pusi vērst, ka viss ir slikti, jo ir atsevišķi rādītāji, kas tiešām ir ļoti, ļoti bēdīgi saistībā gan ar veselīgu uzturu un fiziskām aktivitātēm, īpaši ar atkarībām. Mēs esam daudzām Eiropas valstīm priekšā saistību negatīvo zīmi, bet mums ir ļoti daudz darba, mums garš ceļš ejams, tā kā es domāju, ka mēs virzamies pareizā virzienā, bet noteikti rādītāji varētu būt labāki, un attiecībā arī uz profilaktiskām pārbaudēm mēs redzam, ka mēs nesasniedzam tos rādītājus, ko mēs vēlētos redzēt un kas ir izvirzīti Eiropas līmenī. Paldies. Rīta, kas mums ir ar tām atkarībām? Grūti mums iet. Aizvien ir ļoti maz cilvēku, kas tomēr vēršas pēc palīdzības stigmatizācijas dēļ. Ko nozīmē stigmatizācija? Tātad ir bailes to darīt. Aizvien cilvēki domā, ka mēs viņus sodīsim par to, vai arī nespēsim atbalstīt, vai, piemēram, vispopulārākais, ko cilvēki saka, ka mēs labprāt būtu vērsušies ātrāk, un mēs arī varētu palīdzību tad ātrāk sniegt, kas būtu daudz labākā līmenī, bet savstarpēji parunājot ar kaimiņu, un viņš pasaka, kā tu taču būsi kaut kādās slavenās uzskaitēs, un tu noteikti nedabūsi kaut kādu piekļuvu kaut kam. Un es visus mudinu pārstāt vismaz citiem ieskolot šo domu, kas ir absolūti nepareiza. Neviens psihiatrs, narkologs vai kāds cits psihiskās veselības pārstāvis nenodarīs jums apzinātu kaitējumu un cilvēkam neieliks kaut kādās uzskaitās, kas ir padomju laika vēsturiski radīts. Un, protams, kad pārējās Eiropas valsts mums ir krietni priekšā, bet viņi arī nebaidās no speciālista. Jāatzīst, ka arī speciālisti ir jāuzņemās atbildība, jo ir visu laiku jāinformē cilvēks. Viņš nevar pats zināt, ko un kurā momentā viņam darīt. Sigita, vai no endokrinologa baidās? Noteikti nebaidās. Tu vāg bišķīt, jā. Un man ir patiesas prieks, ja vēl pirms 10 gadiem jautāja cilvēku, kas tas tāds endokrinologs. Šodien visi to zina, ar prieku apmeklē, un ļoti priecājos, ka arī cilvēki, kam ir liekais svars, vairs nebaidās no endokrinologa. Nāk uz konsultāciju, vēlas uzzināt. Ne tikai sociāliem mēdījiem uzticas, kur ir reizēm sagrozīta informācija, kā mazināt svaru, īslaicīgas kampaņas, bet sāk uzticēties ārstam. Un aptaukošanās, kas ir viena no mūsu endokrinologu galveniem rūpju bērniem, šodien ir iespējams ārstēt sekmīgi, tādējādi pasargājot no diabēta attīstības, pasargājot no onkoloģiskām slimībām, sirds un asinsvadu slimībām. Un prieks, ka arvien vairāk jaunu cilvēku griežas pie endokrinologa un ir motivēti. Grūtāk ir ar gados veciem cilvēkiem, un tur es lielu lomu saskatu tieši mazbērnu, bērnu lauciņā, kas vairāk vecmāmiņai varētu aiznest ciemos braucot nevis cepumus un kūciņu, bet tieši varbūt salātiņu, kādu zivtiņu, kādu olīveļu labāk. Jo ātrāk mēs sāksim rūpēties par veselību, jo ilgāk un labāk mēs dzīvosim visi. Sākam rūpēties jau tagad. Noteikti. Paldies. Jā. Ir ieslēgts. Es varu ar jautājumu vienu tieši endokrinologu uzdot. Mēs esam onkoloģiskie pacienti. Varam pastāstīt par to, ka krūtsvēzi pilnībā var izārstēt. No tā nevajag baidīties. Bet, ja cilvēki ieklausās endokrinologā, tad var nesaslimt arī ar onkoloģiju. Jā.
Jo ātrāk mēs sākam ārstēt lieko svaru, jeb aptaukošanos, jo risks saslimt ar aptaukošanās veicinātām onkoloģiskām slimībām mazinās. Perifērajos taukaudos notiek pastiprināta estrogēnu sintēze, un estrogēni tieši, kas ir organismā palielinātā daudzumā, veicina krūts un dzemdes audzēju. Tātad lieko svaru mēs neārstējam tikai tāpēc, ka mums ir liekas svars, bet mēs ārstējam, lai sev vecumdienās pasargātu no onkoloģiskajām slimībām, no kurām mēs varam izbēgt. Jāni, Pēteri, kāda ir tas pirmais novērtējums iedzīvotājiem, kas nāk arī pie jums, tas jūsu skatu punkts? Es vēl gribēju pielikt klāt no savas puses domu par to, ka rūpes par savu veselību sākas ar zināšanām. Respektīvi, šeit ir tā lieta veselības pratība. Tātad par izvēlēm, ko mēs izdarām paši savā dzīvesveidā, vai es nodarbojos ar fiziskajām aktivitātēm, vai es veltu pietiekoši daudz laika, lai rūpētos par savu veselību, kā mēs to mācam saviem bērniem. Un mēs redzam, ka, diemžēl, ir arī kategorija cilvēku, kuri ir vairāk tic sociālajiem mēdījiem par to, kas ir varbūt par šo te vakcinācijas kaitīgumu un daudz šādu citu kustību, respektīvi. Tā ir realitāte, ko mēs redzam arī pacientos. Un ikdienā arī ir kategorija cilvēku, kuri patiešām visu to saprot, un tā, bet ļoti nozīmīgs faktors ir šī izglītības moments. Mums ir jārīko gan šādi pasākumi, gan jāatgriež programmas skolās par veselības pratību. Pēteri? Jā, mans ir tāds, manā skatījumā pašreiz, protams, ir daļa sabiedrības, kas ir informēta, ir daļa sabiedrības, liela daļa, kas nav informēta. Un, protams, ja mēs neesam informēti par to, ka ir šādas iespējas, teiksim, dažādas pārbaudīt, dažādas lietas, pārbaudīt savus gēnus, uzzināt, vai mēs gadījumā neesam tajā nelielā daļā no visas populācijas, kur ir ļoti augsti riski. Ja? Varbūt, ka tas ir arī tad ļoti svarīgi, ja to mēs vai nu zinām vai nezinām. Ja? Ja mēs to nezinām, mēs vienkārši sagaidām, ka tā onkoloģiskā slimība vienā brīdī pieklāvēs pie durvīm, kas varbūt ļoti jaunā vecumā jau. Ja? Un tad ir liels tāds izbrīns. Ja? Bet, ja mēs to zinām, mēs varam to novērst, agrīni diagnosticēt vai pat pilnībā novērst. Tātad, ja runa, teiksim, par konkrētu audu, par krūts, piemēram, dziedzeru, vēža risku, ja mēs apzināmies šo vēža risku, mēs šos audus varam, pirms tas ir ar mums noticies, mēs viņus varam izņemt un dzīvot bez šī riska. Ja. Bet šie ir, teiksim, tādi nedaudz, ja mēs skatāmies populācijā, ļoti augsts riski ir samērā mazai daļai no mums visiem, bet kādam tas ir un tā mazā daļa skaitliski, un tāpatās tas ir varbūt mazāk 0,5%, varbūt 1 no 200 vai 1 no 300, ja. Mēs precīzi nezinām, bet uz 1 miljonu tas sanāk daudz. Un tāpēc arī mūsdienās ir tās iespējas šos ģenētiskos riskus pētīt daudz padziļinātāk nekā, teiksim, kaut vai 5 vai 10 gadus atpakaļ. Ja. Viss attīstās. Viņas attīstās, un līdz ar to, vairāk būtībā ideāli mēs gribētu visu populāciju pārbaudīt un zināt, ja, bet katrs jau mēs to izvēli izdaram pats, ja, vai mēs sev gribam vai negribam pārbaudīt. Un arī zināšana, nezināšana. Ja mēs nezinām, mēs varbūt arī vispār tas nav aktuāli. Ja? Jautājums? Doktors Loža, mēs varam izmantot unikālo iespēju, jo mums ir ārsts, onkologs, mammologs, kurš saistīts arī ar ģenētiskiem testiem, tā kā cik moderni jūs atrodaties šeit, un mēs runājam par moderno medicīnu. Tātad ģenētika. Un mēs tagad arī klāt ir mums ģimenes ārstu asociācijas prezidente. Tātad, lai izietu to ģenētisko testu, lai savu ģimeni pārbaudīt, pirmais mēs ejam pie ģimenes ārsta. Pareizi. Un lūk, šajā sadarbībā, šajā uzticēšanās, tagad, ko ģimene ir jāizpēta? Es uzdošu jautājumu onkologam, doktoram Ložam.
kā ģimene ir jāizpēta, kas tad mums bija paaudzē pa tiešo līniju vai paaudzē par māsu līniju, brāļu līniju. Tātad kā jau sagatavoties, lai nepazaudētu laiku un saulaicīgi aiziet pie ģimenes ārsta, un ģimenes ārsts zinās, ka jāsūta pie onkologa. Nākot uz vizīti, svarīgi, protams, ir to informāciju apzināt, šos, teiksim, gadījumus un par to padomāt, bet būtībā to informāciju sagatavot, lai viņu varētu sniegt. Jā. Bet viens ir svarīga lieta tāda arī, ka, ja mēs ņemam šos te pārmantotos gadījumus, kad ir kaut kāds gēns atrasts un ir onkoloģiska saslimšana, pusē no šiem gadījumiem tajā ģimenē mēs neatradīsim šos te tipisko ainu, kad ir mammai un vecmammai vai tur vēl kādam, tur visiem ir pēc kārtas audzēji. Pusē no gadījumiem tajās ģimenēs nebūs šāda aina, jo gēns var ielavīties nemanāmi, un ja viņš nāk no vīrieša puses un ne visi vīrieši saslimst, viņš var būt arī pilnīgi nemanāms. Ja? Tā kā mēs neizslēdzam to, nekad nevar izslēgt to, ka ja ģimenē nav, kad nebūs. It sevišķi, ja šis audzējs ir attīstījies, ja? Tad mēs īstenībā, būtībā tā testēšana ir vajadzīga universāli visos gadījumos, ja audzējs attīstās. Bet kādā vecumā, pēdējais jautājums par vecumu, kādā vecumā sievietī tomēr jāiztausta, lai agrīni tos gēnu testus virzīt uz gēnu testiem? Tātad vecumam būtībā nav nozīmes. Pat 20, 30 gados. Mēs varam runāt par riskiem, vidēji šie riski sākās vispār saslimt ar vēžiem, ja? Tomēr tā krasi pēc 35 gadu vecuma, ja? Retāk 20 gadīgiem cilvēkiem, bet mēs jau varam sākt domāt 25, tuvojoties jau 30 gadiem, kad jau audzēja riski vairs nav nulle, nav nenozīmīgi. Tad mēs varam sākt domāt, ja mēs par sevi domājam. Ja? Galvenais nebaidīties. Tas daudz, kur ir galvenais. Jā, Alise, par to nebaidīšanos un par to zināšanu apjomu, ar kādu atnāk, jo kungi diezgan daudz runāja par to zināšanu. Sigita teica, visi jau zina, kas ir endokrinologs. Es nezinu, vai visi zina, ko dara. Un, tāds tas vidējais varētu. Ģimenes ārsts skaidrs, ka zina, jā, bet kā tas notiek? Mēs strādājam ar cilvēku viņa no dzimšanas līdz nāvei, kamēr paši strādājam. Un ļoti bieži arī, kad pacienti nāk jauni reģistrēties, tad tās pirmās vizītes tiek nozīmētas garākas, un pie iepazīšanās vizītes mēs arī runājam. Un tā ir tāda 5 minūšu vizīte, kur mēs izstāstam, kā strādā prakse un kā kas notiek, un ka būs šī te nākamā, ka tur būs ilgāks laiks. Un noteikti ir jāapzina gan tie savi jautājumi, gan tas, ko savādāk jūt pats cilvēks savā ķermenī, gan arī apzināt savus tuviniekus, lai mēs varētu, ka mēs izjautāsim. Un ne tikai par onkoloģiskiem riskiem, bet arī par sirds-asinsvadu slimību riskiem un citiem hronisku slimību riskiem, kas pacientam var būt. Un tajā skaitā tur arī ir darba faktori, miegs, kaitīgi ieradumi un fiziskās aktivitātes. Un tad katrā reizē, kad pacients nāk, mēs jau arī skatāmies līdz visiem parametriem un vērtējam, kas ir mainījies, nav mainījies vai kas ir parādījies ģimenē, un tam visam pievērš uzmanību. Un šobrīd visa profilaktiskā medicīna ir vairāk centrēta tieši uz konkrētu pacientu, viņa vecumā un viņa vidē un attiecīgi no viņa riskiem. Cik daudz un cik bieži ģimenes ārstam nāks motivēt savus pacientus tiešām doties tālāk uz jau padziļinātākām pārbaudēm? Katru dienu. Tātad darbs katru dienu un joprojām aktuāls. Sigita, piebilstams. Jā, runājot par krūts vēzi. Tātad pirmais, kas ir jādara katrai sievietei, ir jāatrod savu mīļo ginekologu, savu draudzeni. Un ne tikai jādomā, kas man tur būs un kas man ir vai nav. Reizi gadā dodamies pie kompetenta ginekologa. Un ginekologs noteikti pateiks, kad ir jāveic skrīnings, kad ir ultrasonogrāfija krūtīm jāveic, un kas vēl ir jādara, un kas nav jādara. Un par ko nav jāuztraucās. Papildus tam mēs apmācam sievietes pašizmeklēties, kas ir pamatu pamats. Un ja sieviete regulāri izmeklē savas krūtis, tad darbs dara darītāji, tie pirksti kļūst gudri.
Un to atšķirību sievietes sāk sajust ļoti agrīni, jo ļoti bieži pirmoreiz tos sabiezējumus krūtīs, no tāds, man noteikti varbūt ir mazāka pieredze, mamologam vairāk, bet sajūt pati sieviete, vai manā gadījumā ir bijis arī, ka vīrs nāk un lūdz, lai konspirāciju rezultātā mēs varētu sievu nosūtīt uz mamogrāfiju, ka viņam ir aizdoms, ka viņai ir audzējs. Un tā arī bija pirmā stadijas audzējs. Un, ja tas audzējs ir pirmā stadija, ko tālāk, teiksim, jūs kā profesionāls darāt, redzat, kā notiek tas tālākais process? Tad pirmā stadija, tad agrīns krūtsvēzis ir ārstējams, izārstējams. Izārstējams. Būtībā pārsvarā gadījumu. Un citreiz nelielā gadījuma skaitā varbūt vajadzīga arī kaut kāda tā ķīmijterapija pie pirmās stadijas. Pārsvarā tomēr tā ir operācija. Lielākai daļai audzēju gadījumu mēs varam viņu izņemt un veiksmīgi viņu izņemot, tā ir galvenā ārstēšana. Tad papildus lietas ir varbūt arī tā hormonālā terapija un varbūt staru terapija, tādas, lai vienkārši mazinātu tā audzēju iespējamību, ka viņš atgriežas. Bet, jā, pie pirmās stadijas tiešām, es domāju, tie kopsumā prognoze ir laba un ļoti laba. Tā ir pilnībā izārstējama lieta. Pieminējāt ķīmijterapiju. Ķīmijterapija ļoti daudziem iespējams ir uzreiz tāds vārds, kas noteikti vēl papildu biedē, vai no ķīmijterapijas ir iespējams izvairīties? Daudzos gadījumos tas ir, jā. Ja mēs runājam pirmo stadiju, lielākoties gadījumos ir iespējams izvairīties no ķīmijterapijas. Bet audzēji ir dažādi, un neliela daļa no audzējiem ir tāda, kas pat pirmajā stadijā ir jāārstē ar ķīmijterapiju, jo viņa galvenā ārstēšanas metode ir ķīmijterapija, nevis operācija. Bet tāda audzēja ir retāka. Acīm redzot, pats galvenais ir saglabāt krūti. Un pirmā, otrā stadija ļauj to saglabāt, vai ne? Cik procentuāli ir saglabātas sievietēm krūtis tagad pēdējā laikā? Arī, ja mēs skatāmies pa stadijām, vai vidēji vienkārši, vidēji pie krūts vēža ir mums apmēram 60% krūtis saglabājušas operācijas un 40% tāda krūtis tiek noņemtas gadījumos. Bet tas ir tāpēc, ka mūsu stadiju sadalījums ir samērā tāds, ka viņš ir daudz vairāk trešās stadijas nekā vidējo Eiropā. Līdz ar to mums ir arī daudz vairāk šādas operācijas, kas prasa jau šo krūtis noņemšanu. Un tas nav arī dzīves beigas. Latvijā apmaksā krūts rekonstrukcijas operāciju, un, ja ir nepieciešams, veids arī otrās krūts simetrizācijas operāciju. Jā, Latvijā tas ir jau gadus, cik ir mums apmaksā. 5 gadus kaut kur, jā. Apmēram. 5, jā. Jā, tas ir, un pie tam apmaksā ļoti pienācīgi, un sievietēm nav par neko jāmaksā, ne par operāciju, ne par materiāliem, un viņas dabūna īstenībā ļoti kvalitatīvi arī šo te. Vēl kāds papildinājums? Tagad nē, jā? Jā, Agnes. Varbūt atgriežoties soli atpakaļ, pirms mēs nonākam līdz diagnozēm un pakāpēm, atgriezīsimies varbūt pie šī pasākuma primārā mērķa, tāda šī veselība, pratība un informēšana. Jūtos atbildīgi un tāpēc arī piedalos šajā pasākumā, lai attiecīgi informētu par šo lielisko iespēju, ko piedāvā valsts par bezmaksas profilaktiskām vēža pārbaudēm, ko iespējams veikt noteiktos vecumos, noteiktiem dzimumiem. Tātad ir pieejami 4 valsts apmaksātas vēža profilaktiskās pārbaudes sievietēm. Tās ir krūts un dzemdeskakla vēža profilaktiskās pārbaudes, ko viņas saņem uzaicinājumu. Krūts vēža gadījumā no 50 gadu vecuma ik pēc 2 gadiem saņem šo uzaicinājumu vēstuli. Ja parasti bieži jautā, ja man tā vēstule ir pazudusi, ko man tagad darīt, kur viņas neesmu saņēmusi? Obligāti pirmais, mēs vēršamies pie savu ģimenes ārstu, mēs varam pajautāt, lai viņi ieskatās sistēmā un redz, vai šī vēstule ir atnākusi, ja gadījumā es neesmu saņēmuši. Tad, ja nav izveidota šī e-adrese, var izveidot e-adresi, tad pa pastu tā vēstule nenāk, viņa atnāks uz e-adresi un līdz ar to samazinās šie riski, ka kaut kur pasniegs pazaudēs pa ceļam. Un trešais ir, protams, ja netiek vai ģimenes ārsts, caur ģimenes ārstu galā, tad var vērsties arī Nacionālā veselības dienestu, kas attiecīgi sagatavo un izsūta šīs vēstules. Nākamais uzaicinājums ir uz šo krūts veselības pārbaudi, kas ir mamogrāfija, viņa arī no 50 gadu vecuma reizi 2 gados. Un tur tā atsaucība ir diezgan bēdīga, sievietes maz atsaucās, tā kā aicinu arī nekavēties un izmantot šo lielisko iespēju bez maksas pārbaudīt savus krūtis. Trešā pārbaude ir šīs zarnu vēža profilaktiskā pārbaude, kura notiek
tiek organizēts ģimenes ārsta prakse, tur vēstuli jūs nesaņemsiet, bet jautājiet savam ģimenes ārstam, vai ģimenes ārsts attiecīgi no 50 gadu vecuma gan vīriešiem, gan sievietēm piedāvā šo testu, ko var veikt mājas apstākļos. Vienkārši paņemot paraugu no fēcēm un nododot paraugu vai no ģimenes ārstam vai laboratorijā. Un trešais jaunākais ir prostatas vēža skrīnings vīriešiem. No 45 gadu vecuma ir bijuši ģimenē riski, vai no 50 gadu vecuma visiem vīriešiem. Tās ir asins analīzes. Aicinu nebaidīties uz asins analīzēm, uz to specifisko tādu prostatas specifisko antigēnu. Jā, nosūta ģimenes ārste, kā aicina izmantot šis lielisko iespēju un neuzsver to kā pašsaprotamu, ka valsts kaut ko piedāvā bez maksas, tad jau nekas labs tas nav īstenībā. Mums jābūt priecīgiem un pateicīgiem par šādu lielisko iespēju dzīvot ilgāk, pārbaudīties. Un tas, ko mēs vēl esam novērojuši un ko rāda ir pētījumi, ka cilvēki īsti nesaprot to skrīninga būtību. Skrīnings nav diagnoze, mēs neejam meklēt sev vēzi, tā ir profilaktiska pārbauda. Mēs vienkārši pārbaudamies savu sirdsmieru, ka man tiešām viss ir kārtībā, es varu dzīvot priecīgs tālāk. Un tas, ko mēs redzam arī, ka 90% un vairāk viss ir kārtībā cilvēkiem. Tā kā tas skrīninga mērķis arī ir agrīni atklāt. Ja gadījumā ir kaut kādas izmaiņas, mēs varam operatīvi rīkoties un nenonākt līdz šim vēzim. Īpaši tas ir zarnu vēža gadījumā un zemeskakla vēža gadījumā. Skrīnings ļauj jau agrīni pamanīt šīs kaut kādas mazās agrīnās izmaiņas, ko mēs pat nesaucam par vēzi, bet ir ļoti operatīvi varam viņus novērst. Tā kā tas bija tas, manuprāt, būtiskākais message, ko šobrīd vēlējos pateikt sabiedrībai, ka izmantojam šīs veselības pārbaudes, kas ir bez maksas. Paldies. Pēterim piebilstams. Tad Sigita, jā? Jā, es vēlējos piebilst, ka krūtis ir jāpārbauda sievietei ne tikai tad, ja atnāk uzaicinājums, bet sievietei krūtis ir uz mūžu. Ņemot vērā, ka endokrinologu praksē nāk pārsvarā pacienti, kam ir 2. tipa diabēts un virssvars, mēs zinām, tātad onkoloģijas risks ir palielināts. Un ja mēs jautājam, kad jūs pārbaudījāt krūtis, kundze atbild, tad, kad es saņēmu pēdējo vēstuli. Bet jāpārbauda jau arī ir pēc tam regulāri, jo mēs zinām, liekais svars, slikti ārstēts diabēts ir tātad riska faktors. Un arī ginekologu kundzei gados ir jāapmeklē un nav jābaidās. Es tur nevarēšu uzkāpt uz tā krēsla. Arī ginekologs var savādāk sievieti izmeklēt. Arī uz otru pusi, arī sievietēm, kas ir jaunākas par 50 gadiem, ja, pirms skrīninga vecumā no 40 jau un pat vēl zem 40, šie riski arī ir augsti. Ja, un es aicinātu sievietes jau no 40 noteikti sākt regulāri šīs pārbaudes veikt, un pie tam interesanti iedziļinātos no audzēju viedokļa. Šajā vecumā no 40 līdz 50 ir samērā daudz audzēju, veidojās agresīvākas dabas sievietēm, un šīs 2 gadi īstenībā ir ilgs laiks priekš šās vecuma grupas sievietēm. Var būt tā, ka nekas nav aiziet pēc 2 gadiem, kur jūs bijāt pagājušajā gadā, apmēram. Ja. Tā, lai nebūtu, tad būtībā tas pusotrs gads ir labāks laiks šajā no 40 līdz 50 gadu vecumā. Un maksimāli būtu katru gadu, tas ir visdrošāk, un tas vēl tāds plaši nav rekomendēts, bet daudzām sievietēm, kuriem mēs saskaram kaut vai nedaudz augstāks nekā vidēji risks, mēs būtībā rekomendējam iet katru gadu uz mamogrāfiju. Ja. Vēl viens papildinājums būtisks, manuprāt, saistībā ar zemeskakla vēzi, ka viens no tādiem visefektīvākajiem uz pierādījumiem balstīts efektīvs vēl ir šis skrīninga un vēl ir vakcinācija pret cilvēku papilomu vīrusu. Tas, kas šobrīd sen jau zināms un pierādīts, ka zemeskakla vēža izraisītais ir šis cilvēku papilomu vīrusa infekcija, un pret viņu šobrīd pieejama vakcinācija, valsts apmaksāta vakcinācija pusauģiem no 12 gadu vecuma līdz 18 gadiem, un arī pagājušā gadā tika paplašināta šī iespēja saņemt šo vakcināciju pret jauniešiem līdz 25 gadiem, un arī atsevišķām riska grupām, kā piemēram HIV inficētiem pacientiem vai arī sievietēm pēc kaut kādām zemeskakla vēža kaut kādām izmaiņām. Tā kā jautājot ģimenes ārstam, noteikti vakcinācija pret CPV ir arī zemeskakla vēža būtiska profilaks sadaļa. Tātad šobrīd, ja drīkst tomēr šeit drusciņ apturēt visu klātesošo uzmanību, tātad no onkologa mēs arī dzirdējām to, ko es ļoti visiem gribu likt aiz auss. No 40 gadu vecuma ir iespēja kaut pa naudu, bet uztaisīt mamogrāfiju un
agrīni noķert agrīnā stadijā krūtsvēzi, ko var pilnībā izārstēt. Bet mums šeit pārstāvēta ne tikai krūtsvēža biedrība Vita, bet mums arī ir kolorektālā vēža pārstāvi no mūsu onkoalianses, tātad Eiropa kolon organizācija. Mums arī ir vīriešu veselības alianse, un arī viņu vārdā un vispār mūsu onkoalianses pacientu organizācijas vārdā es gribu uzdot jautājumu tādu, kura uztrauc varbūt zarnuvēža pacientus vairāk. Šobrīd valsts ļoti palīdz pacientiem, kuriem izoperēts zarnuvēzis. Ļoti uzmanās arī kuņģa vēža jautājumā. Bet kāpēc tomēr negribās ģimenes ārstiem vai neprot vai kā tad veikt to zarnu vēža pārbaudi? Paliksim bišķiņ mazu akcentu tieši uz zarnu vēža skrīningu. No visiem Latvijā esošajiem viņš ir viszemākajā pozīcijā. Tieši zarnu vēzis. Tāpēc pastāstiet absolūti vienkārši, kā tad saņemat, jebkurš ģimenes ārsts var iedot to pārbaudi, viņu vienkārši taisīt, bet lūdzu akcentēsim burtiski 1 minūti. Es gribētu šeit teikt, ka nevis ģimenes ārsts negrib viņu veikt, bet ģimenes ārsts dod pacientiem šos testus, bet tas milzīgais darbs, ko visa mūsu komanda iegulda, lai šos testus veiktu pats pacients un aiznest uz laboratoriju vai atnest uz praksi, tas ir reizēm ārkārtīgi milzīgs, jo ir cilvēki, kuriem kaut kādu iemeslu dēļ ir tā doma, ka viņam negribas no savām fēcēm šo paraugu paņemt. Un tas šķiet kaut kā tik ārkārtīgi nepieņemami, ka es jums pat nevaru izstāstīt. Notek termiņš jau vienam testam, beidzot no daudzām atgādinājumu īziņām no praksēm, no motivējošām konsultēšanām telefoniski, no katras reizes, kā ienāk praksē. Mums arī ir pacienti, kas saka, ko jūs mums vienmēr uzbāžaties? Es esmu pieaudzis cilvēks, es pats varu pieņemt lēmumu. Un šī te atpakaļsaite, respektīvi, mēs ļoti uzskatām un skaitam un pieskatām tos cilvēkus, kam vajag, jo sevišķi pēc 50 gadiem tur ir 2 gadus gan mamogrāfija, gan prostataspecifiskais antigēns, gan resnās zarnas šis skrīnings, analīzes, kas jānodod. Klāt mums tur nāk arī cukurdiabēta skrīnings un sirds asinsvadu slimību skrīnings, un mēs patiešām savus pacientus uzrunājam. Liela daļa tomēr ir arī pacienta paša rokās, un tā ir tāda saruna, kuru arī mēs ģimenes ārstu vidū runājam, kas būtu tas labākais konsultēšanas veids, kā mēs varētu panākt, ka pacients iesaistās šajā skrīninga programmā. Un mans palīgs, kas strādā tieši ar skrīninga programmām, saka, ka telefona konsultācija reizēm 50 gados aizņem no 5 līdz 55 minūtēm, lai nomotivētu cilvēku aiziet uz mamogrāfiju, taisīt slēpto asiņu testu vai atnākt un analīzes nodot ir visvieglāk patiesībā asins analīzes. Īstenībā pacienti tā ģimene var atnākt pie māsiņas, pat pie ģimenes ārsta nav jāpierakstās, pie māsiņas, paņem to kolorektālā vēža to konvertiņu, aiziet mājās, un tad pēc tam to, ko viņš tur veicis, atnest atpakaļ māsiņai. Vai uz laboratoriju, bet viņam neko nevajag darīt ar to pašu analīzi, viņš tur pat rokas nesasmērē, vai ne? Tas ir ļoti vienkāršs skrīnings, un tāpēc mums nevajadzētu sabiedrībā būt baiļu pret zarnu vēža skrīninga uztriepi, vai kā viņu pareizi nosaukt. Paraudziņu. Tātad ar māsiņu visu var nokārtot. Paldies. Mēs jau mēģinām kliedēt tos visus mītus un stigmas šeit, Rita. Es vēlos piebilst par to, kāpēc cilvēki to arī zinot nedara, jo ļoti daudz cilvēkiem, aptuveni 90% ir veselības trauksme tomēr. Un dzirdēt vārdu onkologs vai onkoloģija ir maksimāli biedējoši. Un šobrīd, tas ir iespējams vienkārši no tādas aizēju nodod, paņem un tā, bet ir jāsaprot tas psiholoģiskais moments, kurā ir cilvēks maksimāli un visi ģimeni jāiedrošina to, ka onkologs tev var palīdzēt. Jo lielāko daļu cilvēku, kas nāk pēc atbalsta, ja viņi vispār atnāk, jo lielāko daļu, piemēram, vīrieši viņi neatnāk,
tad ir tā, ka no paša sākuma viņš man pateica, un tad tas ģimenes ārsts viņam ir pateicis, ka iespējams, vai pārbaudies uz onkoloģiju, tad tas ir kāda doma katastrofizācija, ir daudz negatīvu domu, kad es tūlīt nomiršu vai kaut kas tam šausmīgs notiks. Un tā informētība un atbalsts ir ļoti svarīgs šajā ceļā, kad ne tikai tas ir viegli, tu paņem stobriņu, aizēji, tur izdari dažas lietas un tā, bet arī tā kā atbalstīt un būt blakus šim cilvēkam, lai uz skaidri saprotami, kad tu tiksi izārstēts, ka tas nav tavs galējais spriedums, jo tas ir ļoti, ļoti tiešām psiholoģiski smagi pieņemt, ka tu vispār vari saslimt. Kurš 20 gados domā, ka tu vari saslimt? Tur ir citas intereses un tā tālāk. Bet es vēlos piebilst to, ka tas psiholoģiskais faktors ir tiešām ļoti, ļoti svarīgs jebkurā no aspektiem un arī no līdzcilvēkiem. Nekatastrofizēt iespējams, bet censties paskaidrot, ka ir speciālisti. Latvijā ir ļoti daudz labu speciālistu un arī atbalsta iespējas, kur tev tiks palīdzēts. Par to atbalstu? Es gribēju teikt, ka šī saruna jau ir motivējoša un ar visām sekām. Jo, ja mēs sakam, ka būs A, tad mēs arī sakam, ka būs B. Ja tas slēpto asinu tests būs pozitīvs, tad mēs ļoti ātri varam nosūtīt uz pēcskrīninga kolonoskopiju un pierakstīt pacientu uz šo te konsultēšanu, jo, ja es gribētu pat aiziet uz kolonoskopiju, tā rinda ir milzīga vai arī maksa ir liela, bet pēc testa veikšanas tas ir pozitīvs, tad 2 nedēļu laikā šo te kolonoskopiju var veikt, un mēs pierakstam, vienojamies par datumu, un tie izmeklējumi tiek veikti. Un man jāsaka tā, ka dzemdes kakla vēža skrīnings ir skrīnings, kurā mēs atrodam stadijas, ja to regulāri veicam, pirms vispār vēzis ir sācies. Un to ir ārkārtīgi gudri darīt. Un mums šobrīd ir ļoti labi arī materiāli, ar kuriem veikt. Un mēs savā praksē arī ņemam savām pacientiem, neskatoties uz to, ka tas ir Rīgas centrs. Ir pacienti, kas saka, ka viņi nekur neiesu. Un ja mēs savā praksē paņemsim, tad mēs esam paņēmuši. Un tāpēc to arī veicam. Tāpat tās dzemdes resnās zarnas skrīnings. Visbiežāk šajā slēptajā asinu testā mēs atrodam stadijas, kas vēl ir pirms vēža. Tā saucamie polipi. Un kolonoskopijā redzot, kad tie polipi ir, viņus noņem histoloģiski pārbaudu un tad seko līdzi, kad nākamās kolonoskopijas ir jāveic. Tā kā tās bailes mums ir jākliedē visiem kopā atkal un atkal runājot vienā valodā, ka nav tā, ka mēs tikai skrīnējam un pēc tam mums nekā nav ko pacientam piedāvāt. Mums ir, un mēs to arī daram. Tātad man kā endokrinologam, kas strādā ikdienā ar pacientiem ar lieko svaru, ir, protams, ļoti svarīgi diagnosticēt arī saulaicīgi resnās zarnas audzēju vai rektālo vēzi. Un kā tad mēs viņu diagnosticējam? Bieži vien cilvēkam daudzus gadus ir mainīga vēdera izeja vai aizcietējuma, un cilvēks to uzskata par normu. Negriežas pie ārsta, neinformē. Tad, lai mēs palīdzētu cilvēkam un palīdzētu nebaidīties no viņa varbūt tām problēmām, vispirms ir cilvēkā jāieklausās. Ir liela nozīme māsiņai, kas izjautā pacientu, kādas ir sūdzības, kā tu jūties, ko tu esi darījis. Un dažkārt cilvēki dzīvo gadiem ar aizcietējumiem, diemžēl veic visādas klizmas un vēl visādas citas lietas, tikai aizmirst par to, ka jālieto ikdienā pietiekam daudz dārzeņu, ūdens, jākustās, jo vēdera izejā ir milzīgi liela nozīme, un aizcietējumi, neregulāra vēdera izeja var arī būt viena no zarnu audzēju pazīmēm. Un tā tad vispirms ir svarīgi sakārtot dzīvesveidu. Arī aptaukošanās un tieši vēdera aptaukošanās, tātad tie ir ne tikai taukaudi un alus veideriņš, bet šie tauki atbrīvo bioloģiski aktīvas vielas, kas tieši veicina vēža attīstību. Zarnā ir ļoti svarīgi, lai vērotos pareizās baktērijas, kas palīdz organismam nenovecot. Un tad arī mums šo vēžu skaits būs mazāks un ielaistu gadījumu mazāk un nebaidīsies no proktologa. Tas nav nekas ļauns un bīstams. Ūdens ir dzīvība. Ļoti svarīgi. Jā. Jāni, varbūt par tiem laboratoriskajiem izmeklējumiem un par tām jaunākajām iespējām patiesībā.
iespējas jau ne tikai laboratoriskās, iespējas jau ir ļoti plašas. Šeit ir svarīgi, lai cilvēki saprastu, ka ir jāizmanto šīs iespējas. Respektīvi, drīzāk katram jāuzdod jautājums, ko es daru, lai nenomirtu no vēža. Jo, diemžēl, skaudrā statistika un realitāte ir tāda, ka bail te piesaukt, bet liela daļa no klātesošajiem savā dzīvē sastapsies vai nu personīgi, vai savos rados ar onkoloģiju. Un tā ir tāda dzīves realitāte. Un šādos brīžos vienmēr rodās jautājums, kāpēc tā slimība izvēlējās mani? Bet jautājums ir, ko es darīju, lai tas nenotiktu ar mani? Jo laimīgie izārstēs savu vēzi. Laimīgie sastapsies ar otru vēzi, pavisam laimīgie. Es zinu pacientus, kuri nāk tagad ārstē savu 3. vēzi jau. Jā, bet viņi ir dzīvi, viņi turpina ārstēties, jo ir savlaicīgi bijis iespēja izārstēties. Tā. Un laboratorija kā instruments zinošu ārstu rokā ir ļoti spēcīgs. Mēs varam, šeit kā piemērs bija jau šo te iedzimtības faktoru izvērtēt. Mēs varam agrīni meklēt vēža pazīmes. Mēs varam jau izvēlēties precīzus mērķu terapijas instrumentus, kas tieši šim vēža tipam būs visefektīvākie, zinot šo vēža ģenētisko sastāvu. Un ļoti daudz iespēju vērtēt šīs terapijas efektivitāti. Tas ir mūsdienu medicīnas pierādījumos balstīts medicīnas instruments, mērīt, prognozēt un sekot līdzi šai problēmai. Bet es saku, svarīgākais ir jautājums, ko es daru, lai nenomirtu no vēža ikdienā. Katras dienas jautājums, ko es šodien izdarīju, lai nenomirtu no vēža. Un tās ir tās mazās lietiņas. Veselīgs uzturs, dārzeņi, pusstundu pastaiga, mazāk oksidatīvu stresa, jo ne viss ir tā, kā izskatās. Un ļoti svarīgi būtu mums padomāt, ka liekais svars nav tikai kosmētiska problēma, tas nav tikai veikala apģērba izmērs, bet tas ir kaut kas vairāk. Jo ir zināms, ka veseli 13 vēža veidi ir saistīti tieši ar aptaukošanos. Katrs 20. audzējs ir aptaukošanās izraisīts. Tātad mēs paši daudz varam darīt. Uzvelkam vakarā kurpītes, izejam pusstundu pastaigā, nopērkam pareizo zaļbarību, to dārzenīti sarīvējam iepriekšējā vakarā. Un tas būs daudz, ticiet man. Alise uzreiz. Jā, es domāju, nopērciet sunīti. Tas jūs katru dienu izvedīs ārā no rīta un vakarā. Es par to esmu pārliecinājies arī. Cilvēkiem ir tā, un tad arī vienalga, vai lietus līst vai sniegs ir jāiet ārā, jo tam sunītim jāiziet ārā. Bet ļoti būtiski arī ir izgulēties. Miegs ļoti daudzas lietas kārto. Jā, es arī gribēju uzsvērt par to, vai vienkārši pastaigāt, tas ir labi, bet tomēr laikam ar drusciņu kardiālā slodze ir vajadzīga, lai tas pulss arī ātrāk iet drusciņu nevis. Tā fiziskā aktivitāte ir pirmajā vietā. Vispār. Pareizās šķirnes suns jāizvēlas, kurš tāds ātrāks izvedīs to saimnieku pa ielu. Mājās man ir ļoti ātrs suns, Veimāras suns, bet diemžēl suns adaptējas manam dzīvesveidam. Bet mēs cenšamies, dzīve ir kompromisa māksla. Bet ko es vēlējos teikt par fizisko aktivitāti? Ir tikpat ļoti daudz cilvēku, kas pārcenšas, kas nav gadiem sportojuši. Pēkšņi mēs izlasām bukletiņu, un te ir ļoti pareiza un lieliska informācija. Man par to ir milzīgs prieks. Paldies SPKC, jo ir lēdijas, ir pacientu vingrošanas grupas, ir sacensības. Un cilvēki, sievietes pārcenšas, rodas sirdsdarbības ritmu traucējumi. Rodas, diemžēl, arī traumas dažādas, jo jāprot sportot, ir jāiesildās, jāatsildās. Un katru dienu 30 minūtes aerobas slodzes ir lieliska lieta, un 2 reizes nedēļā kardiotreniņi. Un lielisks, piemēram, kardiotreniņš vai spēka treniņš, arī mājas tīrīšana, dārza darbi, tikai to pareizi jādara. Taisnu muguru, izstaipoties pa laikam, un mīlot sevi, nepārstrādājoties, nepārcenšoties, sekot pulsa frekvencei, ņemt vērā, kādas ir man citas slimības, vai gadījumā man nav paaugstināts asinsspiediens, vai ko man vēl ir daktars teicis, kas man jāņem vērā. Nevajag būt mums varbūt pirmrindniekiem, bet censties un pēc savas pašsajūtas to visu darīt.
Skatos, ka asinsspiediena stacija šobrīd ir tukša. Tā kā, ja kādam vajag pārbaudīt asinsspiedienu, šobrīd var arī doties tajā veselības stacijā. Jā. Alis, varbūt nedaudz par to ģimenes ārstu lomu, protams, visā šajā. Man ar tā šķiet, ka ļoti daudz, kas tiek uzgrūsts, teiksim tā, šobrīd uz tā ģimenes ārsta pleciem. Un to arī saka, jā, tas dialogs ir ļoti liela daļa pacienta paša atbildība. Kā to panākt, ka tiešām tas pacients daudz vairāk rūpējas? Tāda vienkāršā recepte jau nav. Ja būtu, tad mēs nebūtu daudzās vietās pa pirmām vietām pēc sliktākiem veselības rādītājiem. Un, kas ir ārkārtīgi skumīgi redzēt, ka, piemēram, skrīninga mammogrāfija ir ļoti pieejama Latvijā, sevišķi Rīgā. Un, ja mēs salīdzinām, tad Rīgā ir viszemākā skrīninga mammogrāfijas aptvere. Jo mēs esam runājuši par ļoti daudz problēmām ar šiem te mobīlajiem mammogrāfiem, kas brauc, un tad sievietēm tur ir jābūt tai konkrētā laikā, un reizēm viņas pusotru stundu salā nostāv, un vairāk mašīnu nevar paņemt, un viņi brauc projām, un kā tu viņu var nomotivēt nākamreiz. Bet būtībā tas darbs jau ir ilglaicīgs, gadiem ilgs, un ģimenes ārsta praksē visbiežāk ir bērni, vecāki, viņu vecāki, vecvecāki. Mums ir 5 paaudzēs un ģimenes ļoti plašas. Un strādājot ar katru no viņiem gadiem ilgi, tad tā veselība pratība arī veidojās. Tas, ko mēs vēl redzam, ja mēs šajā 50 gadu vecumā nomotivējam cilvēku iesaistīties skrīninga programmās, ka tad to arī ātrāk var, tu viņus iesaistīs, un tālāk jau vairs nav tā lielā pretestība, jo jau ir zināms, ko tas nozīmē. Bet par veselību, pratību un fizisku aktivitāti, ūdeni, miegu un visu, ko kolēģi šeit runāja, mēs arī runājam jau no mazām dienām. Gan pie tā, kad mazus bērnus ved un ar viņu vecākiem sarunājoties un pašiem bērniem, jo tas vecāku paraugs jau ir tas, kā tas bērns tajā ģimenē aug. Tālāk viņš ir pusaudzis jaunietis, un katrā etapā ir savi akcenti un lietas, bet pacients nāk atkal, un tā komanda strādā tā, lai nomotivētu, iesaistītu, un šo te sadarbību ar veselības aprūpes sistēmu kā tādu mēs veidojam ģimenes ārsta praksē, jo mēs esam pirmie, ko pacienti satiek no medicīnas vispār. Kad tā veselības mācība būs atpakaļ skolās? Gara runa, ļoti gara runa, bet tā noteikti nav ne manā varā, ne kāda cita varā. Mūs tas jā, protams, diezgan tāds retorisks, Sigītē. Un tā kā nav veselības pratības vēl īsti skolā, tad ļoti svarīga loma ir ģimenei. Pareizam uzturam ģimenē. Ēdināšana bērnu dārzos, ēdināšana skolās. Un dažkārt mēs redzam, ka ne viss ir tā, kā tam vajadzētu varbūt mūsdienās būt. Arī mēdījos bieži vien pat ēdiena recepts Rīgas svētki un kādas tik kūciņas nebūs. Bet varbūt tur varētu būt arī super dārzeņu salāti. Un arī tas ir ļoti svarīgi, lai mēs arvien vairāk dzirdētu par veselīgu uzturu. Un arī, piemēram, Latvijas saimniecēs, lai mēs vairāk redzētu un dzirdētu recepts, kā veselīgu uzturu pagatavot. Un tad arī mūsu tauta, nācija dzīvos ilgāk, labāk un veselīgāk. Es varbūt izmantošu izdevību, mēs runājam daudz, ko vajag darīt, bet kā tieši. Tad aicinu izmantot arī mūsu brīnišķīgu mājaslapu spkc.gov.lv ir kvalitatīva zinātniski sagatavota informācija, kur var atrast gan informāciju par veselīgu uzturu, par fiziskām aktivitātēm, par profilaktiskām pārbaudēm. Aicinu izmantot un apmeklēt mūsu mājaslapu un uzzināt, kā tad konkrēti ir pareizi ēst, kustēties un visus pārējos jautājumus par veselības veicināšanu. Atkarības. Jā. Arī sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumiem, kas ir augšā mums 2. stāvā. Protams, ir prieks par Lido un vēl dažiem citiem šiem ēdināšanas uzņēmumiem, kur arī var atrast kaut ko veselīgu. Bet šīs ātrās uzkodas būsim uzmanīgi, vērīgi un domāsim. Vienreiz apēst varbūt nekas, bet dienā to apēdot ir vajadzīga pretī fiziskā aktivitāte, lai šīs lieki uzņemtās netik kvalitatīvās kalorijas, lai kaut kur paliktu liederīgi. Un ja mums nav pretī fiziskā aktivitāte, diemžēl tas uzkrājās mūsu organismā tauku veidā. Paaugstina slikto holesterīnu,
sašaurina asinsvadus, aptauko aknu, kas ir ļoti kaitīga lieta, un līdz ar to mēs novecojam straujāk. Ne viss ir tā, kā izskatās. Arī slaidiem cilvēkiem var būt paaugstināts holesterīns no neveselīga uztura, ja nav tomēr uzturā pietiekami dārzeņi, zivis un citi produkti. Vēl par tām atkarībām un kaitīgiem ieradumiem. Jā, protams, kad mums aizvien ļoti daudz cilvēkus ir lietotāji, un šobrīd tikai lietošana pieaug visās jomās. Un ir jāatgādina, ka arī cik tālu tu būtu atkarībā, vai arī cik tālu tu būtu lietojumā, vai tu redzētu, ka kāds to dara, tad ar to ir iespējams cīnīties, vai to ir iespējams ārstēt, vai arī to ir iespējams pat pārtraukt. Bet visbiežāk ir tā, ka ko tev vajag darīt, un tad mēs nosaucam visu to, ko vajag darīt. Tas ir sarežģīti, tas ir grūti, jo katram ir grūti kaut ko mainīt. Katram. Jo braukt pa veco ceļu ir vienmēr komfortablāk nekā pa jauno. Un tad vienmēr mēs gaidām, lai cilvēks būtu šausmīgi motivēts. Bet īstenībā motivācija rodas jau ar maziem solīšiem. Un ja tu esi vismaz izdarījis vienu solīti, piemēram, vismaz padomājis, ka katru dienu ālu iedzert, nav baigi forši, ka varbūt, ka to var pamainīt. Tad jau mēs esam tuvāk tam, kad mēs viņu tālāk nomotivēsim tālāk. Tāpēc, protams, es ceru, es noteikti esmu pārliecināta, ka šobrīd arī ir cilvēki, kuri, lai iziet 30 minūšu pastaigā ar suni, viņiem vieglāk ir vienkārši atkorķēt tālu, jo tāda ir vienkārši realitāte. Jo mums ir milzīgs stress šobrīd visiem, lai kaut ko šobrīd noturētos tādā dzīves ritmā, kur ir milzīgs informācijas apjoms. Tas stress pieaug, un līdz ar to arī onkoloģisks risks caur sistēmu pieaug. Bet ir jāatcerās, ka katrs mazais solītis ved pie tā, ka tu to vari izbeigt. Jo es neesmu redzējis atkarīgu cilvēku, kas gribēja būt atkarīgs. Jo visi vienkārši domāja, ka viņš īstermiņā noņems stresu vai uzlabos savu garastāvokli, piemēram. Un īstermiņā, bet ilgtermiņā tas rada būtiski šo kaitējumu un arī visas pārējās sistēmas. Tāpēc tas mans aicinājums ir tiešām pievērsties tam un lai mēs to statistiku mazinātu, kur ir bēdīgi visi kopā. Katram tomēr sākt ar sevi, nebaidīties no speciālistiem, nebaidīties stāstīt arī tev citiem speciālistiem. Kaut gan es arī spēju saprast, ka nosodījums ir aizvien milzīgs, bet ne visi tev nosodīs un jāmeklē tie, kas tev atbalstīs. Un tālāk tad mēs maziem solīšiem nonāksim līdz tam veselīgu uztura rāmim. Bet ja arī tu jau esi samazinājis kaut vai no 4 maliem uz 2 maliem, tas jau ir solis un tas jau ir progress, ka tu vari. Jā, Latvijā ir milzīgs alkohola patēriņš, pārmērīgs, un, diemžēl, liela daļa cilvēku neuzskata alus lietošanu par kaut ko kaitīgu. Tas jau ir tikai aliņš. Kāpēc man kā endokrinologam tas ir svarīgi, lai sabiedrība lietot mazāk alkoholu, jo arī alkohols veicina cukura diabēta attīstību, veicina izmaiņas aknās, palielina kardiovaskulāro mirstību. Un bieži vien lietojot alkoholu, to pašu atvainojos aliņu, cilvēks apēd vairāk sliktās kalorijas nekā vajadzētu. Protams, ir atļauts, vieglais alkohols, varbūt tas ir vīns, bet tātad patīkamā kompānijā no prieka. Mēs varam svētkus svinēt savādāk, nevis ar rosolu bļodu, un runājot par negācijām, varbūt 1-2 vīna glāzes varbūt, socializācijai noderīgi, bet ar pareizām uzkodām. Nevis varbūt regulāri brīvdienās tikai grillētu gaļu vai pankūkus vai vēl kaut kādu burgerīšu un kaut kas cits. Tā kā, protams, mācamies svinēt svētkus, draudzēties, izvēlamies labus draugus. Svētkos varbūt vairāk deju, fizisko aktivitāšu, spēles. Es pieminēju deju, man uzreiz prātā ir ļoti labs piemērs. Es pagājušajā gadā biju vasarā Igaunijas dziesmu un deju svētkos, un tur noslēguma koncertā netirgo alkoholu vispār.
tie ir tie svētki, kas mūs vieno, un tas alkohols tur nebija vispār. Tur, protams, bija nopērkams ļoti daudz saldinātu dzērienu, tur arī tie nākamie, bet alkohols tur nebija nopērkams vispār. Un tas ir tāda, kā tādā vēlamībā, jā, ko es gribētu noteikti paņemt, jo tie ir tādi mūsu svētki, kas mūs vieno, un diemžēl uz tiem svētkiem aiziet tādi cilvēki, kuriem vieno tieši tas aliņš, šašliks un tam līdzīgi. Mums laiks iet uz beigām, bet es obligāti vēl gribēju pateikt, ka līdzi mūsu ārstiem es zinu, ka sabiedrība jau tik tālu gatava, ka viņa ir gatava tam pārbaudēm. Viņa meklē informāciju. Un tāpēc onkoloģisko pacientu organizācijas, kuras ir 8 onkoaliansē, izstrādāja ļoti pamatīgu kopā ar onkoloģiem mājas lapu, kura saucās pacientuakadēmija.lv. Un tur zinātnē balstītā informācija stāsta par visām galvenām onkoloģijas diagnozēm. Tāpēc es pievēršu uzmanību gan klātesošiem, gan tiem, kas mūs skatīsies, meklēt informāciju internetā pacientuakadēmija.lv, un vēl vairāk vīrieši var dāvanu uzdāvināt savām sievietēm, un viņi var ļoti vienkārši atrast jebkuru mamogrāfijas telefonu, kur pieteikties. Lūdzu, QR kods un mājas lapa Mammo Go. Nevis 3Go vai 5Go, bet mums ir Mammo Go. Un es aicinu tiešām visus telefona numurus, tur var atrast tur speciālā karte, jebkurā vietā Latvijā, kur atrodas mamogrāfija, un arī video uzņemti šajā mājas lapā, kā tieši tā māsiņa, kura palīdz sievietei pienākt pie tā mamogrāfa un veikt to procedūru, cik viņa ir uzmanīga, cik viņa rūpīga. Tātad arī par pašu procedūru tur uzņemti video klipi. Tā kā vēlreiz pacienti ir līdzās ārstiem. Jā, paldies par šo piebildi. Tiešām mēs tuvojamies diskusijas noslēgumu. Varbūt tad vēl gribēju piebilst, bet tūlīt būs visiem iespēja izteikties. Varbūt no otras puses tad sākšu. Noslēdzot to šīs dienas diskusiju un tiešām tādā ieteikuma formā, visiem klātesošiem, kas šobrīd arī klausās, ko mēs varam darīt šodien, lai parūpētos par savu veselību jau rīt. Tātad šodien mēs varam sākt to izmaiņu veikt šodien. Mēs varam sākt to pastaigu, mēs varam kaut ko vairāk izdarīt, nevis pasēdēt uz dīvāna. Un diezgan svarīgs ir moments, ka tajā brīdī, kad mums ir šīs aktivitātes, smadzenes ieslēdzās citā režīmā, un mēs domājam kaut ko citu, vai mēs varam pielīdzināt to pat meditācijai vai aktīvai meditācijai. Tas mums ļauj būtībā daudz kvalitatīvāk pēc tam arī darīt visādas lietas. Tad ir vajadzīga šo smadzeņu pārslēgšana, tāpēc fiziskās aktivitātes, dažādi veidi sporti, pastaigas, tās visas lietas. Tas ir tas, ko mēs varam darīt uzreiz. Jā, noteikti izmantojam iespēju, runājam ar savām vecmāmiņām, vectētiņiem, noskaidrojam šo te savu dzimtas slimību vēsturi, apzinam arī šos te iespējami pārmantotos riskus, apzinam savus riskus, savas izvēles, ko mēs izdarām attiecībā par aliņiem vai ko citu ikdienā. Varbūt tur kaut ko var mainīt, respektīvi, apzināties riskus ir viens, otrs tātad mēģinam mazināt šos te riskus un katru dienu mazinam riskus. Es aicinātu katram novērtēt savu veselību kā savu lielu dārgumu. Un tajā brīdī, kad man nekas nesāp un netraucē, tad nozīmē, ka esmu gana veselīgs. Un, lai to visu saglabātu, tad, ja es smēķēju, tad varbūt šodien es varu izsmēķēt pēdējo cigareti. Un tie visi pārējie solīši ir ļoti viegli mums teikt, kas ir jāmaina, bet skatoties spogulī, mēs arī saprotam, ka mums jau tikpat vājš cilvēks tur pretī skatās. Un katru dienu maziem solīšiem es apņemos katrā dienā izdarīt kaut ko jaunu savas veselības labā. Un zinot, ka veselība ir mans dārgums, tad esmu arī aktīvs saprast, kādi skrīningi uz mani attiecās. Ja man ir grūtāks kontakts ar savu ģimenes ārstu, tad ir SPKC, šie drošā vide, kur var visu redzēt, saprast.
Un noteikti, ja es pats meklēju, tad arī visi citi man palīdzēs, bet man ir pašam jābūt aktīvam un pašam ir jārūpējas par savu veselību. Jā, paldies. Manuprāt, šodien diezgan daudz ieteikumi iedzīvotājiem izskanēja, kas viņiem jādara, bet varbūt tāds neliels pārdomas no manas puses un arī tāds neliels atgādinājums, kad vēl nekad cilvēks vēsturē nav bijusi tāda situācija, ka cilvēks nodzīvo tik ilgi, mūža ilgums pasaules eksistencē nekad nav bijis tik garš kā šobrīd. Lai mēs varam runāt, kā mēs mirstam un cik daudz, ka viss ir slikti, bet tik ilgi cilvēks nekad nav dzīvojis pateicoties mūsdienu medicīnai, vakcinācijai, veselības aprūpas sistēmai. Līdz ar to nevajadzētu to varbūt šobrīd pieņemt kā pašsaprotam, bet tiešām priecāties un novērtēt, ka mēs esam tieši piedzimuši šobrīd un tagad, kad pasaulē mēs nemirstam vairs no infekcijas slimībām pateicoties vakcinācijai. Mēs nemirstam no vēža, mēs varam agrīni viņu atklāt. Bērni nemirst un dzemdību laikā. Jaunieši, mēs nodzīvojam ilgāk pa 18 nekā lielākā daļa kādreiz cilvēki, kad pat nenodzīvoja tik ilgi. Tā kā atveram acis, esam pateicīgi, ka mums ir visi instrumenti patiešām pieejami un bez maksas, lai dzīvot ilgāk un baudīt šo iespēju, savus ilgos dzīves gadus nodzīvot ilgāk un izmantot visu šīs pasaules iespējas, kas šobrīd mums sniegts. Un otrs varbūt tā pārdoma, tas jautājums, ko kāds varbūt sev var uzdot, kad ja man šodien vai rīt diagnosticētu vēzi, vai es kaut ko savā uzvedībā mainītu. Tas ir tāds, manuprāt, diezgan labs pārdomu jautājums, ko katrs mēs paši sev varam uzdot jau šodien. Jā, es joprojām vēlos akcentēt, cik saulaicīgi svarīgi ir griezties pie ārsta un arī negaidīt, kad manis kaut kur sūtīs. Es pats esmu atbildīgs par savu veselību. Tāpat kā katrs mašīnas īpašnieks ļoti rūpīgi skatās, kad ir jābrauc uz autoservisu, kad ir kārtējā apkope. Rūpēsimies par sevi vairāk nekā par savu automašīnu. Nevis tikai domāsim, kurā pensijas fondā man ir pensija ieguldīta, bet domāsim un plānosim, kā es vecumdienās to tērēšu. Un nevis staigājot varbūt pa daktariem un kaudzes zāļu pērkot, bet šodien es ēdīšu veselīgāk, kustēšos, lai man būtu prieks ar maniem mazbērniem dzīvot un darboties vecumdienās. Lai mums izdodas! Tad mans tikai tāds novēlējums vai ieteikums izveidot rutīnu, nebaidīties un nelepoties, kad es neesmu cik entos gads bijis pie ģimenes ārsta, bet izveidot to kā rutīnu no pašām mazām dienām, tā kā tam būtu jābūt, un vienkārši iet un to darīt. Otrs, jūs neesat vieni, un jebkurš spēs jūs atbalstīt, tad jūs to atbalst vismaz elementāri kaut kā paprasīsim, un mēs katrs varam vērot savus līdzcilvēkus, kaut vai pajautājot, kā tu jūties, vai vismaz pats vērojot sevi. Un tas pārmaiņas ir visiem iespējams, pilnīgi visiem. Tikai, ja ir nepieciešams kaut kas vēl bez tās savas motivācijas, tad noteikti ir kāds, kas tev vienmēr uzklausīs. Un es domāju, ka tas ir būtiskākais, kad viss ir tikai laika un darīšanas jautājums. Un pie ārstiem nav nepareizu jautājumu, vai ne? Ārsta noteikti centīsies un arī spēs palīdzēt. Paldies visiem, paldies arī diskusijas dalībniekiem. Veselība ir mūsu bagātība, ko slīpēsim visi kopā. Un arī atgādinu, ka šodien šeit Tirdzniecības centrā Spīts ir vairākas veselības stacijas, kurā tiešām jūs varat tādus ļoti pamat elements arī pārbaudīt savā veselībā, tā kā droši to izmantojot. Un tiešām liels prieks redzēt arī, ka šeit cilvēki to arī aktīvi izmanto. Atgādināšu, ka pie mums šodien diskusijā piedalījās psihiatrs, narkologs Rīta Kuzņecova, endokrinologs Sigita Pastere, Slimību profilakses un kontroles centra veselības veicināšanas departamenta slimību profilakses nodaļas vadītāja Agnese Freimane, Latvijas ģimeņu ārstu asociācijas prezidenta Alisa Nicmane Aišpure, laboratorijas ārsts Rīgas Stradiņu universitātes docētājs Jānis Stašulāns un mamologs krūts ķirurgs Pēteris Loža. Aplausi jums un paldies un rūpēsimies par savu veselību visi kopā!